Es te pateikšu, viņam pats sakraus. Jā, nu kliedz priekšā. Tā. Maija uzskata, ka viss ir labi izdarīts. Vija vēl iet kaut ko pielabot. Vēl kādu puķīti vajagot nolikt. Jā, Maija kā vienmēr dod norādījumus pašā maliņā un centrā un tā tālāk. Nekāds norādījums. Tas viss mūsu Es domāju, ka karavīru veselis no visiem pukiem šeit pulcēsies. Tā saulēcīgi apmēram 45 minūtes pirms piemiņas brīža sākšanas Mores leģionāru kapu vieta izskatās šādi. Šīs 1000 gadus pēdējā gadā. Lai Dieviņš dod katrs tos cilvēku, kuri ar nākošā 1000 gadē šādi pieminētu varonīgos vīrus. Pasākuma dalībnieki jau ir ieradušies diezgan kuplā skaitā, meklē savu piederīgo kapu kopiņas, noliek papildus ziediņus. Bet kad ir kaut kā citādi. Dobeļa kungs ne tikai barās, bet arī piedalās šādos pasākumos, gandrīz neiztrūkstoši. Zuiks kungs ar grāmatu rokā koncentrējās, laikam teiks kādu runu šeit, kā vienmēr. Tomēr, jā. Šie vīri ir atbraukuši no Smiltenes. Zuiks kungs, jūs ļoti koncentrēti šodien tāds, vai runa jau ir sagatavota? Tas jau nāk, šādos gadījumos tas nāk piepiši. Bez gatavošanās, tas darbojas un tad runā. Skaidrs, paldies. Prieks es saprotu. Jā. Tas mums susmītākais draugs sevis ir smēķis. Es saprotu, es jau jūtu. Jā, es vēlēju dot, ja nav ieroči. Jā, atsaka. Viņš saka, ka pēc tavas runas viņš nospēlēs korālus skaistu. Kāds tas korāls? Pēc jūs varbūt vai kādu to? Šitais ir vārds. Šitais ir vārds.
Tad viss laukā to. Aiztais tikai ciet objektīvi. Aiztais objektīvi. Tikai iedegās. Kā redzams, ir ieradušies arī jaunsargi. Un visjaunākie sargi vēl, kuriem nav forma. Bet droši vien drīz būs. Tas ir skolniecības. Viņam balsīs tādu vai, nu nekas. Nav tā viss tā. To kartam Погодите, пожалуйста. Ir vēl viena grupiņa jaunsargi ieradusies. Arī jaunsardzes. Moris kaujas dalībnieks, leitnants Koptuņenko. Kā redzams, ir ieradies arī Graubas kungs. Un vēl viena jaunsarga grupiņa. Laimoni, tu man tomēr parasti. Kas tev bija? Tu rekalī. Kāds tev ko es Jā, Vārds apceres dienas atklāšanai, Moris pagasts vecākam. Moris pagasta iedzīvotāji. Šodien mūs šeit sapulcinājusi ir mūsu sirdsbalss, kas mūs aicina atcerēties notikumus, kas risinājās šeit Moris pagastā
pirms apaļiem 55 gadiem. Jā, 55 gadi jau aizvērtējuši ir, kopš Moras laukos un mežos risinājās Moras kaujas. Kaujas uz dzīvību un nāvi. Šajos gados man daudz ir uzdevuši jautājumu. Vai ir vērts atcerēties notikumus, kas risinājušies vairāk kā pirms 100 gadiem? Un atbilde ir vienmēr bijusi jā, ir vērts un tie noteikti jāatcerās. It īpaši tāpēc, ka Otrā pasaules kara sekas mūsu tauta izjūt vēl šodien. It īpaši tāpēc, ka vēl šodien, vairāk kā 54 gadus pēc Otrā pasaules kara beigām, mums ar bažām jālūkojās austrumu virzienā. Kamēr lielo austrumu impēriju losīs iekšējās nesaskaņas un konflikti, arī mēs šeit nevaram justies droši. Un tāpēc šodien šeit, atceroties latviešu leģionāru veikto varoņdarbu Morē, varoņdarbu, kurš kalpo mums kā piemērs, kādai jābūt Tēvzemes mīlestībai. Tāpēc šodien viņus atminoties un pieminot viņu piemiņu, gribam noliekt galvas šeit apglabāto leģionāru priekšā un arī to viņu cīņu biedru priekšā, kas vēl šodien ir mūsu ierindā. Šodienas Moras kaujas 55 gadu atceres pasākumu uzskata par atklātu. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka, piemēru es jums esmu devis, lai jūs darītu, kā es esmu darījis. Piemēru es jums esmu devis. Kāds piemērs ir mums Jēzus Kristus? Kādu piemēru viņš sevi prezentē tagad visas cilvēces priekšā? Īsos vārdos. Tā ir mīlestība, tā ir ziedošanās, tā ir kalpošana, tā bija pazemība sava tēva priekšā, jo pestīšanas darbu citādi nebija iespējams paveikt. Tikpat daudzi, kā Latvijas brīvību nevarēja izkarot bez tiem, kas ziedoja savas dzīvības. Man šobrīd nāk prātā kāds, ko es gribu teikt, kāds piemērs no Napoleona dzīves. Mēs zinām, ka viņam bija karavīru vienība, ko viņš sauc par veco gvardi.
šis nosaukums bija tāpēc viņu varonības, uzticības, ziedošanās, patriotisma un nacionālā patriotiskuma dēļ. Napoleons bija lepnis uz šiem karavīriem, jo viņi neatteicās nevienu uzdevumu pildīt. Kādreiz Napoleons stāvēja šo karavīru priekšā un jautājis pēc brīvprātīgiem. Un viņš ir pastrīpojis, ka šajā uzdevumā varētu zaudēt arī dzīvību. Un viņš ir teicis, es pagriežos projām, un ja kāds ir, tad iziet solis priekšu. Un, kad viņš pagriezies atpakaļ, visi karavīri bijuši tajā pašā līnijā. Neviens nav spēris solis priekšu. Kungs, visi karavīri ir spēruši soli uz priekšu. Franču tauta vēl šodien ir lepna ar savu Napoleonu, vai ne klusībā, vai atklāti. Jo tie bija vīri, uz kuru franču tauta ir vienmēr bijusi un būs lepna. Mēs nākam paši pie savas tautas. Mēs varam būt vēl lepnāki kā franči. Vai mums nav visā mūsu tautas vēsturē vieni pēc otru bijuši šādi vecāku vārdi, uz kuriem ir izcīnīta latviešu tautas brīvība? Saules kauja. Vai tā nav vecāku vārdi? 8 zvaigžņu pulki. Pulkveža Brieža vadībā, ko ienaidnieks vācu augstākā armijas vadība atzina par zvaigžņu pulkiem, kuru zvaigznes iededzinās uz mūžīgiem laikiem Latvijas debesīs. Viņi bija slavenāki kā šie Napoleona, vai pat tādi paši kā Napoleona vecāku vārdi. Leģionāri, Kurzemes cīnītāji, vai tie nav vecāku vārdi, kuri izcīnīja Latvijas brīvību, kuri bija tādi paši varoņi, kas ziedoja savas dzīvības par savu tautu un savu tēvzemi. Mēs stāvam šo varoņu priekšā, šīs latviešu vecās gvardes priekšā. Un vienu es gribu jums visiem pateikt. Un arī te ir armijas pārstāvji. Vai mēs esam cienīgi nākt viņu priekšā, vai mēs esam ar savu dzīvi apliecinājuši, ka mēs te varam nākt. Atskaitīties viņu priekšā. Piemēru viņi saka tā, es runāju šo karavīru, kas atdeva savas dzīves viņu vietā. Piemēru mēs esam devuši, lai jūs darītu tāpat, kā mēs esam darījuši. Dzīvību nolikt nenozīmē tikai nolikt kaujā vai kur kautiņos, bet gan dienu pēc dienas kalpojot saruņoties zemes sargi. Ja viņi mani aicinās, es gribu būt viņu vadonis, bet es viņus apvienošu ar nožmetējiem. Un šie ieroči nebūs noslēdzami nec penādī, nec maisā, nec kastē. Ko mēs darām? Mums jādāk šo
kritušo varoņu priekšā un jāapskaitās ar visu savu dzīvi. Kad es aptveru ikdienas laikrakstus un kad es skatos vecā derībā aprakstu par Sodomu un Gomoru, tad tur nav starpības. Jo viņi cīnījās par šādu Latviju, kāda mums ir šodien. Par kādu Latviju cīnījās brīvības cīnītāji, par kādu Latviju cīnījās leģionāri, par kādu Latviju cīnījās šie, kas te ir aprakti. Tikai ne par šādu, par tādu Latviju, ko mēs pazīstam kā Latvijas brīvības laiks. Kad mēs aiziesim no šejienes, lai mūsu katra sirdī ir dziļa apņemšanās, ka mēs esam saistīti ar augstāko, lielāko un svētāko pienākumu šo kritušo varoņu priekšā. Viņi atdeva visi jauni cilvēki, viņi atdeva savas dzīvības. Ko jūs redziet šos laukus, šo skaisto zemi, par katru pēdu zemes. Mēs tagad izpārdodam savu valsti, izpārdodam savas pilsētas svešniekiem. Armija, zemessargi, parādiet šiem kritušiem varoņiem savu godu un cieņu. Paceliet savus ieročus gaisā, lai nenotiek mūsu valstī tam, kas jau jānotiek. Mēs pazaudēsim savu zemi uz visiem laikiem, ja mēs šajā brīdī nerīkojamies. Sodomas un Gomoras ļaunums, grēks un noziegums bija pacēlies pie Dieva troņa, līdzīgi kā šodien mūsu tautā, kas notiek. Bet paļausimies uz šo kungu un pestītāju, ka viņš redz mūsu lūgšanas, ka viņš redz mūsu stāju. No kā mums ir jākaunās? Salašanu priekšā, kas apsēduši mūsu zemi, tad mēs esam cienīgi uz šīs zemes dzīvojot. Mēs neveidosim nekādu integrāciju uz mūsu Latvijas svētās zemes. Tas, ka tie ziņot apvienotās nacijas. Mēs paši veidosim savu vēsturi un rakstīsim, kāda tā ir patiesa. Un visi mēs kopēji to veidosim. Un nevienam mums nav jājautā padoms. Un es ceru, ka zemessargi kaut arī dūrēn tagad jums jācīnās, kas vanders tūlušies ar kulakiem izsītīs ārā, kas nāk, lai mūsu tautu un valstu pazeminātu. Es esmu vairāk teicis savu zemessargiem, izsiediet viņas aiz krāgas laukā. Parādiet savu cieņu, kas jūs esat. Mums padoma no viena nevajag. Mums stāv Dievs klātu ar savu gudrību, ar savu svētību, ar savu padomu. Viņš svētīs katru cilvēku. Viņš svētīs mūsu armiju, viņš svētīs mūsu aizsargus, zemessargus. Man kaimiņam aizsargam ir 3 šautenes pie siedas. Tagad jāglabā maisos un pinakļos. Dievs stāv mums klāt, mūsu tautai, mūsu zemei. Svētī mūsu tautu un zemi, tos, kas sargā armiju, zemessargus un visus citus. Un galvenais,
mūsu katra kalpošanu mīlestībā, lai mēs arī turpmāk varam nākt šo varoņu priekšā ar cieņu un godu un atskaitīties, ka mēs esam cienīgi te stāvēt. Dievs, lai stāv mums klāt, lai mums pasargā un dod to pašu mīlestību un ziedošanos gribu, patriotisms, nacionālu pašapziņu mūsu sirdīs, kādi bija šiem jauniem cilvēkiem, kas šeit dos mūsu priekšā. Dievs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Dievs, lai apgaismo savu vaigu par mums, lai un ir mums žēlīgs. Dievs, lai pacēl savu vaigu uz mums un dod mums savu mieru. Un Dieva miers, tas augstāks kā mūsu saprašana, lai pasargā mūsu sirdis un domas Jēzu Kristu un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Mantojums šī zeme mūsu tautai un svētīts viens, kas par to krīt. Karavīri, godātie klātesošie, jau vairākus gadus mēs sanākam šeit, lai pieminētu tos varoņus, tos kritušos varoņus, kas šeit cīnījās 5 dienas un 5 nakts nežēlīgi ienaidnieku, skaitliski lielāku ienaidnieku priekšā un noturēja šo aizsardzību līniju. Es domāju, ka šo kauju mēs varam lietot kā atbildi tiem, kas mēģina dažādi tulkot vai dažādi traktēt mūsu latviešu karavīru piedalīšanos svešas armijas sastāvā. Es droši varu teikt, ka tikai tas karavīrs, kas cīnās ar apziņu, ka viņš to dara par savu dzimteni, ka viņš aizstāv savu valsti, savu tautu, spējīgs veikt tāds varoņdarbs, kādu veids šie karavīri. Es domāju, ka tas ir mūžīgais jautājums, ar kuru mēs varbūt ejam prom no šīs piemiņas vietas un arī no citām piemiņas vietām. Kas bija tas, kas mudināja karavīrus? Kas bija tas, kas rosināja viņus veikt šāds varoņdarbs? Vienu un galveno es minēju, tā ir dzimtenes mīlestība, tā ir savas tautas, savas valsts mīlestība. Un varbūt pārskatot Kurzemes cietokšņa, Arnoļa Šķiņķa atmiņas, ir ļoti interesanta vieta, kur viņš apraksta abedīšanu, kur viņš apraksta ar kādu mīlestību, ar kādu cieņu kritušie biedri, tiek glabāti kritušie biedri. Atceramies, ka tā ir cīņa, tas ir cīņu laiks. Atceramies, kad apkārt ir ienaidnieks, ir karš, atpūta tikpat kā nav. Bet šo kapu vietas tiek klāts ar egļu zariem, tiek pušķotas ar ziedu krustu. Un varbūt pats aizkustinošākais un pats zīmīgākais, kad biedru taisītie bērzu krusti tiek guldīti kapā. Tiek guldīti kapā ar vienu nodomu, ar vienu domu, lai ienaidnieks, ejot pāri, neapgāna piemiņas vietu. Es domāju, ka šī karavīra draudzība, šī aizkustinošā brālība, piemiņa arī bija viens no tiem faktoriem. Un es vēlētu mums visiem dzīviem, tiem, kas šobrīd šeit ir, visiem karavīriem, pieminēt kritušos, kā to darīja viņu cīņu biedri. Lai mūžīgi slavu kritušajiem. Godājamie karavīri, klātesošie, šodien, 25. septembrī, paiet tieši 55 gadi, kopš notikumi risinājās Morē. Tā bija pēdējā kauja Vidzemē. Viņa sākās Lubānas pusē, Barkavas pusē, gāja pāri visai Vidzemē, un tieši More bija tā vieta, kur leģionāri apturēja šo uzbrukuma vilni.
Pārspēks. Mēs toreiz nezinājām, cik liels tas ir. Mēs zinājām tikai to, kad ir ļoti daudz šo uzrūkošo karavīru. Uzzinājām tikai pēc kara, kad sāka publicēt vēsturiskos apskatus, un tieši Morē bija 9-kārtīgs dzīvā spēka pārsvars, nerunājot nemaz par smago bruģojumu. Tieši 25. septembrī krita arī pirmie latviešu karavīri. Visiem viņiem bija tēvs, māte, brālis, māsa, piederīgie. Tādēļ viņu piemiņa ir jo sevišķi dārga katram, kam guļ šeit viņu piederīgie. Ir pagājis jau pietiekami ilgs laiks, un mēs redzam, ka mēs arvien jau regulāri, jau tradicionāli apmeklējam šo abēdījumu vietu. Tas pierāda, cik dārga ir mūsu tēvu zeme, un cik dārga ir tie cīnītāji, kas šeit atdeva savas dzīvības. Nacionālo Daugavas vanagu vārdā un karavīru vārdā mēs noliekam šo vainagu kā piemiņu, kā sveicienu tiem kritušajiem karavīriem, kas atdeva savu dzīvību pret ļaunumu impēriju. Latvietim ir ļoti liela pienākuma apziņa, un vislielākā ir pret tiem, kas ir zaudējuši savu dzīvi cīņā pret varmācību. Un mūsu pārliecība ir tik stipra, kā šim ozolam saknis šeit Latvijas zemē. Mēs esam stipri savā pārliecībā, ka tā ir mūsu taisnība, kas šeit pie Mores mūsu latviešu puiši cīnījās pret lielāko un noziedzīgāko spēku, kāds vispār ir bijis pasaules vēsturē. Pret Padomes Savienību, pret krieviem, pret komunistiem. Tā ir mūsu pārliecība, un tāda viņa būs vienmēr. Un tādēļ ne šeit, nekur citur, sākot no Lubānas līdz topošajiem brāļkapiem Lestenē, nekad šīs taciņas neaizaugs ar zāli. Vienmēr, kamēr vien mēs būsim. Un domājot par nākotni, mēs atceramies tagad pagātni, un atceroties pagātni, mēs domājam par nākotni. Un tas viss ir savies vienā ciešā kamolā. Un mēs atceramies apmēram pirms 80 gadiem, ko teica mūsu pirmais valsts prezidents Jānis Čakste, kuru mēs atcerējāmies pirms 2 nedēļām, ka viņam bija 140 gadu atceres brīdis. Čakste teica 1920. gadā. Mēs cildinām tos kritušos latviešu karavīrus, kuri izcīnīja Latvijas valsti un kuri atdeva cīņā pret ienaidnieku dārgāko, kas viņam ir, savu dzīvību. Cīņā pret ienaidnieku mēs zinām un esam pārliecināti, kas bija šis ļaunais ienaidnieks. Un man šķiet, ka pietiekoši asiņu un asaru upuri ir nesti un pierādījumi doti, ka šis ienaidnieks bija tas, pret kuru cīnījās latviešu leģionāri. Un man ir jautājums, vai šodien arī tiek cildināti latviešu leģionāri, vai tie, kas atdeva savu dzīves šeit un citur Latvijā, un visā 41. 45. gadu laikā. Nerunājot par cildināšanu, vai viņi vispār tiek atminēti. Nav dzirdēts, ka tie, kas stāv mūsu valsts varas augstākajā spicē, pateiktu kaut vārdu labu vienu, ka šie latviešu vīri pareizi darīja.
nav dzirdēts. Un man šķiet, ka tas ir kauns ne jau mums, mazajiem cilvēkiem, tiem, kas nebaidījās atdot savu dzīvību, bet tiem, kas varas dēļ un naudas dēļ pārdod sevi, pārdod savu pārliecību un nomēlno tos, kas ir krituši un kas guļ šeit. Man šķiet, ja cilvēks, kas ir nokļuvis augstās varas virsotnēs, ja viņš grib iegūt tautas mīlestību vai vismaz uzticību, tad viņam jānāk kopā ar tiem, kas nāk šeit, kas atdeva savas dzīvības. Kamēr tas nenotiks, neiegūs viņš tautas uzticību, maz nerunājot par tautas mīlestību. Šiem cilvēkiem, ja viņi grib valdīt un vadīt mūsu Latvijas valsti un tautu, ir jānāk kopā ar mums. Ja viņi nav šeit, tam ir jābūt ir Lestenē, bet viņiem ir jānāk kopā. Ja viņi negrib to darīt, lai viņi iet prom no valsts. Šodien mēs visdziļākā cieņā Latvijas Nacionālā karavīru biedrība vecie leģionāri noliekam šo vainagu saviem kritušajiem biedriem. Latvijas Daugavas vanagu priekšsēdētājs Oskara Kalniņš. Latvijas Daugavas vanagu centrālās valdes, kā arī visas organizācijas vārdā, dziļā cieņā noliecam galvas mūsu kritušo karavīru piemiņas vietā. Dzejnieks saka šādus vārdus: par tiem, kas kapā nogūlās bez zārka, kam ziedu lietus nenolīja līdz, nu dziesmas skan un šūkodamās rīts, kā vītos pārliecies pār sēru mārku. Mūžīgs slavījums. Runās 7. Saeimas deputāts Tobīkungs. Godātie latviešu karavīri un klātesošie. Apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK vārdā sveicu jūs. Šeit ir svēta vieta. Latvijā ir daudz
šādu svētu vietu. Un godāts un svētīts, lai ir kritušais latviešu karavīrs. Un katram latvietim, kurš sevi uzskata par tādu, kurš sevi uzskata par kārtīgu latvietu, šīs vietas ir jācien un jāgodā. Tāpat kā jācien un jāgodā jebkurš kritušais latviešu karavīrs. Un kauns un negods tādam cilvēkam, kas to nedara. Noliek šos ziedus, izsakot cieņu šiem mūsu karavīriem, kurus nekad mēs nedrīkstam aizmirst. Runās no Vācijas Daugavas vanagiem Oskars Baltputnu kungs. Cienījamais bruņoto spēku komandieri, karavīri, šī brīža dalībnieki. Man vienmēr, kad es atbraucu uz Mori, ir lielais jautājums. Kāpēc? Vai mēs, latvieši, būtu cīnījušies pret Krieviju, ja viņa nebūtu parādījusi, cik briesmīga, cik asiņaina ir šī vara? 40. gadā, kad tika aizvesti, iznīcināti daudzi patrioti, kas atlika mums, latviešiem? Un ja angļu politiķis Winstons Čerčils teica tā, kad lūk, ar Staļinu viņš iet kopā un kaut vai ar pašu nelabo, lai iznīcinātu fašismu, tas restīvi hitlerismu, tad latviešiem bija tas pats, mums nebija cits izvēles. Mums bija izvēle tikai tā pret mūsu ienaidnieku. Pret ienaidnieku, kas ne tik vien iznīcināja, mūs jau 40. gadā, kas apspieda, turpināja latviešu tautas iznīcināšanu un pārkrievināšanu. Un stāvot šeit, nāk vēl atmiņā tas, ar kādu vēlnešķību. Jūs ziniet, sarkanai armijai ienākot, visi latvieši, kas bija palikuši Latvijā, tika mobilizēti un dzīti soda bataljonos, daļai pat neapmācīti pret ugunīm. Tas ir briesmīgs darbs, bet vēl briesmīgāks darbs, ko izdara viens liels latviešu virsnieks augsts. Viņš izbrauc pretīm sarkanarmijai un nodod pozīcijas, kādas ir šeit, Latvijā, lai atvieglinātu sarkanarmijas ienākšanu. Kas notiek ar viņu? Viņam nav jāaiziet uz gulagu. Viņam nav jāsaka, jānožēlo grēki, bet šie zēni, kas krita, šeit bija 6. Vācu armija, 6. korpus ar latviešu karavīriem bija tieši uz salaidis ar 8. Vācu armiju, kas bija Igaunijā. Šie zēni cīnījās, lai leģionāri, kur ar pārliecību cīnījās par Latviju, tika nicināti. Un man ir liels prieks, ka šodien Latvijas armijas komandieris ir mūsu vidū. Neviens latvietis nav cīnījies pret savu tautu, kas ir bijis leģionu rindās. Mēs cerējām, ka Latvija atgūs savu neatkarību. Kurzem nekrita, kurzem noturējās. Bet, diemžēl, politiskā attīstība nebija latviešu tautai labvēlīga. Cienīsim mūsu kritušos, nāksim šeit un skaidrosim to savai jaunai paudzei, bērniem. Latviešu tauta, kā maza tauta, viņai dažkārt grūti pastāvēt. Arī Kalpaks savulaik cīnījās kopā ar vāciešiem. Vai viņš bija nodevējis? Diemžēl likteņzirnas latviešu leģionāriem nebija labvēlīgs, bet vai tāpēc tie būtu jāizliedz? Es ceru, ka pēdīgi arī tie valdības vīri, kuri ir vēl neapskaidroti, nāks pie prāta. Es nolieku šos ziedus un esmu pateicīgs viņiem, ka viņi daudziem latviešiem
deva ceļu iespēju aizbraukt no vēlnišķīgās okupācijas. Cerība. Mēs esam izturējuši 2 pasaules karus, daudz rudeņu vētras un dažādu nedraugu cirtienus. Un tagad mēs esam nemirstīgi. Mēs dzīvosim 110 gadus, vai vismaz 55. Un mums ir bērni. Un arī viņi var izturēt tikpat daudz, vai teiksim, gandrīz tikpat daudz. Un arī viņi dzīvos 100 gadus, vai vismaz 70. Un arī viņiem ir bērni. Daudz bērnu. Un tāpēc zeme mūžam būs zaļa. Nevis pelēka, bet tieši zaļa. Un nevis bedraina, bet ar kalniem un lejām, kādai tai jābūt. Un mēs būsim vienmēr, mēs paliksim 1000 gadu. Smiltenes Nacionālo Daugavas vanagi un 23. zemesarga bataljona 2. rotas vīrs Pēteris Pustiņkungs. Godātais bruņoto spēku virspavēlniekungs, varonīgie leģionāri mūras aizstāvi, cienītie klātesošie. Tā bieži notiek, ka varoņi nomirst 2 reizes. Tie, kam 2. reize ir viņu aizmirstība, kas atnāk pēc viņu aiziešanas. Arī lieli laikmeti izzūd un pēc tam aizmirstās, ja tos neatdzīvina un nesauc atpakaļ. Vēl šodien daudzi nezina mūsu vēsturi, nezina daudz par brīvības cīņām, nesaprot okupāciju, nezina par leģionāriem un nacionāliem partizāniem un viņu cīņām. Tāpēc mēs esam šeit šodien pieminēt Mūres kauju atceri. Šo kauju nozīmīgumu un latviešu leģionāru varonību, drošsirdības un varoņgara apliecinātāji kādreiz un liecinieki tagad šodien ir vēl kopā ar mums. Katrs var vērtēt leģionārus pēc savu uzskata, un daudzi to dara, kaut mūsu atceres dienā aizbraucot uz ārzemēm. Mēs, lielākā daļa leģionāru, bijām jaunekļi, auguši patriotiskā vidē pirms 2. pasaules kara. Mums tēvzemes brīvība un neatkarība bija nedalāms jēdziens. Es nekļūdīšos teikdams, ka katras paaudzes uzdevums ir bijis, ir un būs saņemt un nodot tālāk mūsu tēvzemes mīlestības un varoņgara dzirksti, lai tas kā mantojums tiktu atgādāts paaužu paaudzēm. Ar gandarījumu raugos uz jaunās paaudzes klātbūtni šeit, Mūres kauju atcerē. Šodien mēs Nacionālo Daugavas vanagu, Smiltenes nodaļas un zemesardzes 23. bataljona 2. rotas pārstāvi esam šeit, kā gara sirojumā uz cīņu vietu Mūrē, un pieminam visus varoņus, kuri ziedoja savu dārgāko dzīvību uz mūsu tēvzemes Latvijas altāra. Lai latviešu karavīru varoņgars dod cerību latviešu tautai uz saules staru apmirdzētu brīvību nākotnē.
Paldies par uzmanību. Noliksim vainagu viņa piemiņai. Godātie klātesošie, ir jau aizgrandējuši kara trokšņi un jau 55 gadi ir pagājuši, bet mēs vienmēr atgriežamies pie tiem laikiem, atceramies tos laikus un atceramies tos mūsu karabiedrus, kas nolikuši savas galvas mūsu dzimtenes aizstāvēšanai. Lāčplēšu kara ordeņa kavalieri bija vairāk kā 2000 pēc neatkarības cīņām. Ar dzelzkrusti tika apbalvot vairāk kā 3500 latviešu karavīru. Arī no viņiem, arī šeit ir apglabāti arī šī ordeņa kavalieri. Mēs noliecam savas galvas, tie, kas vēl dzīvi palikušies, un pašreiz mums ir apmēram 200, nedaudz pāri pa 200 dzelzkrusta kavalieri, kas ir šeit palikuši vēl dzīvi Latvijā. Mēs noliecam savas galvas mūsu karabiedru priekšā un noliekam šo ziedu kopu. Nacionālā karavīru biedrības dēļas nodaļa un tālauz Kautu novads. Mūres kaujas deva impulsu visai latviešu tautai, un viņas rezultātā izveidojās Kurzemes cietoksnis. Kā jūs redzējāt, ko morē pie piemiņas akmens ziedus nolika Graubes kungs. Jā, Audzinātāji viņš paiet, nevar, ko viņš var audzināt. Un tagad mums sestdienas svētdien paliek ar tiem bērniem. Iedara, ko viņi grib, viņš sēž un skatās tevi. Jā. Pasties šitie te paši mani braši. Palaidzi. Tā Moris kauja dalībnieki. Sastaņenko kungs, Ruliņ kungs. Moris kauja dalībnieki. Dalbiņa kungs arī ir ieradies. Graubes kungs un Dalbiņa kungs kopā Dobeļa kungs ar Mūras kauja dalībniekiem.
Bet es teicu tā, es neteicu, es gan pretojos, es karoties prom, es iemācījos. Ja to darīs, Priekšā iziet visi dzīvi palikušie Moras kauju dalībnieki. Kā redzams, vēl ir Redziet, cik mēs vēl esam ievērojams kuplā pulciņš. pulkā sanākuši šodien. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs varētu stādīties priekšā, katrs nosaucot savu vārdu un uzvārdu, kā arī karaspēka daļa, kur jūs esat dienējuši. Es domāju, ka visiem klātesošiem tas būs ļoti interesanti. Pirmā artilērijas pulka. 15. pulka bija Skaļāk. 44. pulks, 7. rota. Pirmais vārds kareivis Jānis Spičs. 44. grenadieru pulks, 1. bataljons, 3. rota. Valdemārs Rulliņš, Uša, kaprāls. 43. pulks, 2. rota. Teodors Kalnais, 44. pulka virsleitnants. Grāvis diviziona artilērists, 3. baterija. Voldemāra Veids, pulka 13 rotas, seržants Berkevits. 19. divīzijas artilērijas pulka 7. baterijas lielgabalnieks. Uzvārds. Hartmans Aldis. Četrdesmit pulka, 13. rotas. Mīļmetājnieks Jaunčiķis. 19. divizijas Santāras rotas, Santāras šofers. 19. divīzijas zēretnieks Kirlingīgs, Staņislavs Saltums. 44. pulkā 1. rotas komandieris, virsleitnants Rolands Koptuņins. Atsevišķa artilērijas diviziona, kades seržants Hugo Vērziņš. Brūnā uzvalkā. Paldies jums, veterāni, ka jūs šodien esiet mūsu vidū, bet šodien jau 55 gadus pēc Moras kaujas vēsturiskiem notikumiem ļoti daudz vairs nav ierindā. Gan tie, kas krita kauju dienās, gan arī tie, kas aizgājuši mūžībā šajā pēckara laikā. Es ierosinu ar klusumu brīdi viņus pieminēt. Paldies. Tagad lūdzu uzmanību piemiņas salūtam. Pieminēt Moras kaujas. Un jums, kas varbūt no mākoņa maliņas raugās un visu redz un visu dzird. Paldies, ka mums ir šī piemiņas vieta, kas atgādina, ko nozīmē mīlēt dzimteni. Mīlēt ne tikai skaistos vārdos, bet arī darbos. Karavīri bēdājās, asiņainā gaismā aust. Nebēdājiet, karavīri sudrabota, sudrabota saule lēc. Sniega sniegi putinai, staltījāja karavīri, tālu
šī valsts vienmēr ir bijusi neaprēķināma un iepriekš neprognozējama, un tā tas ir arī šajā brīdī. Bet to varētu vēl saprast. Ja viņi saka, ka viņi nav kolonizējuši Latviju, bet tikai iesūtīti šie 700 000, lai celtu Latvijas valsti. Patiesībā mēs apzināmies un mēs zinām, ka tā tomēr ir 5. kolona, ar nolūks šeit ievesta, lai būtu tāda kārtība, kāda patīk viņiem, nevis kā patīk mūsu tautai. Ja to dara Krievija, tad to var saprast. Bet ja to dara pašu zemē, pašu ļaudis, tas jau ir kaut kas daudz savādāks. Ja mums ir jāatdzird, ka 16. marts un mūsu leģionāri pasauku ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa, ka tā ir kļūda, vai tā ir kļūda, ka latvieši šeit karoja pret Padomju Savienības okupācijas karaspēku? Man liekas, ka kļūda ir tā, ka tāds cilvēks ir bijis pie teikšanas, kas tādas vārdus var pateikt. Tie ir zaimi. Zaimi šeit kritušajiem un zaimi dzīvajiem. Man šķiet, ka mums skaidri un gaiši ir jāprasa viena lieta. Parādiet tie, kas esat valsts varas visaugstākās virsotnēs, elementāro cieņu pret kritušajiem leģionāriem. Un dariet to, kas ir teikts deklarācijā pagājušā gada oktobrī, ka jāizstāv leģionāru gods kā ārzemēs, tā paša zemē. Un pa visām lietām pasakiet vienreiz skaidri un gaiši, kāda ir jūsu attieksme pret vēl dzīvajiem leģionāriem. Mēs nevaram to ciest un necietīsim, ka mūs apsmej mūsu pašu zemē, aizliedzot mums iet un nolikt ziedus kopā ar mūsu armijas, ar mūsu dēliem, ar bruņotajiem spēkiem. Tāds stāvoklis nav ciešams, un mēs to necietīsim. To neļauj mums tie zēni, kas šeit palika. Tie tūkstoši, kas vēl gaida, ka viņus izrok un apgabā listenē brāļa kapos, kas ir mūsu tautai svēts uzdevums, un ko mēs izdarīsim par spīti jebkam. Tas prasīs no mums milzīgu spēku sasprindinājumu, līdzekļus, pašatdevi, bet mēs to veiksim. Un būs listenē brāļa kapi, un mūsu valdībai vajadzēs iet tur un nolikt ziedus, un noliekt galvu šo kritušo latviešu karavīru priekšā. Ja tas nenotiks, tad mums tāda valdība un vadītāji nav vajadzīgi. Un vienreiz tas ir jāpasaka skaidri un gaiši. Prasiet no Krievijas, kā Padomju Savienības mantinieces, atbildību par visiem noziegumiem. Jo noziegumiem pret cilvēci nav noilguma. Un šis nozieguma akts pret latviešu tautu ir izdarīts. Un viņiem par to ir jāatbild. To prasa Latvija, to prasa More, to prasa katrs latvietis, kurš mīl savu zemi. Paldies!